Un, piemēram, Rīgas futbolistu skolai pašvaldības iestādē ir budžets +2 miljonu. Cik viņam bērni ir? 300. Un tu vari saskatīt uz katru bērnu, kur ir mūsu Ronalda, kur ir mūsu Ronalda un visi tie pārējie. Katrā sporta veidā ir viens šāds te veidojums, kas grauj šo te konkurenci, un tāpēc sporta kopējā vide viņi nevar attīstīt. Sporta organizācijas, sporta pārvaldība ir to sporta dalībnieku spogulis arī, diemžēl. Šobrīd tik radikālām demokrātiskajām pārmaiņām tā sabiedrības sporta, es pieņemu, ka vēl nav gatava. Vai baidās vai kā, bet līdz ar to jāveic darbs, lai izglītotu, iedrošinātu un mainītu viņu domāšanu. Kad viņu domāšana mainīsies, tad mainīsies arī pārvaldība. Brīvība un neatkarība, tās ir vērtības. Šīs te vērtības sabiedrībā mēs varam panākt tikai ar vienu pārvaldes iekārtu, kas ir demokrātija. Sveiki visiem, kas mūs klausās. Mans vārds joprojām ir Rudolfs Nerets, pārstāvu organizāciju Ziska. Mēs iestājamies par labu pārvaldību, demokrātisku pārvaldību sportā. Un šis būs mūsu 3. podcasts, un podkasta tēma ir demokrātija. Šajā podkastā man ir veseli 2 viesi pie mums ir. Pirmais ir Kristians Krēļins. Sveiki, Kristian. Jā, čau. Kristian, tu esi aktieris, bet tu esi arī saistīts ar sportu. Kaut kā tā nejauši dzīvē ir sanācis. Jā, tā demokrātiski, kā saka. Demokrātiski esi iesaistījies sporta organizācijā, un tas ir futbola klubs, vai ne? Jā, Līvam PPK. Un otrs viesis ir mans studiju biedrs, Latvijas futbola izlases zelta paaudzes pārstāvis Imants Bleidelis. Sveiks, Iman. Sveiki. Paldies, kad atnāci. Pirmais jautājums varbūt, Kristian, tad tev. Demokrātija kā jēdziens, kā tu to saproti, ko tas nozīmē? Demokrātija tā ir tā iespēja, ka mēs šeit rietā sēžam kameru priekšā pie mikrofoniem. Mums katram ir savs viedoklis. Mēs to nebaidamies brīvi paužam. Un iespējams, ja mēs būtu pirms par to vienojušies, ka mēs taisam pauzi, lai aizietu apēst burgeru tagad, mēs gribētu. Un tu negribētu, tu tomēr mūs respektētu, un mēs visi 3 ietu. Imant, tas pats jautājums arī tev. Jā, kas tas ir demokrātija? Es paskatījos Wikipēdijā, kas tas ir. Tā ir pārvaldes forma, jā, kuru varu īsteno tauta, vai tā ir ievēlēta pārstāvība. Pārstāvja intereses kopējās. Jā. Varbūt tev ir kaut kāds skaidrums, kas tas ir demokrātija. Jā, grieķu valodā pareizi bija demos, tas nozīmē tauta, un demokrātija ir pārvaldes forma, kas nosaka to, kā noteiktā sabiedrībā tiek sadalīta vara. Vara ir svarīgs mehānisms sabiedrības pastāvēšanai un funkcionēšanai, lai nesāktos anarhija, bet tajā pašā laikā arī visi lēmumi, kas tiek pieņemti un kurus pieņem pie varas esošās personas, viņi nav vispārēji, viņi ir subjektīvi. Ja? Un šie te lēmumi, kā tiek sadalīti resursi, kā tiek piešķirti amati, ietekmē visu cilvēku un sabiedrības dzīvi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šie tie varas lēmumi tiktu pieņemti taisnīgi un godīgi. Nesen, kad piektdienas vakarā es pastaigājos par Vecrīgu, gāju garām mūsu Saeimas namam. Man uzmanību piesaistīja tāda plāksnīte, kas bija pie ieejas durvīm pielīmēta, un tur bija 3 vārdi. Nesmēķē 10 metrus no ielas. Tur bija 3 vārdi, bija brīvība, neatkarība, demokrātija. Tagad man jautājums jums, kāpēc kāds jums viedoklis, kā šie 3 vārdi savstarpēji miedarbojas un kāpēc viņi ir pie mūsu valdības ēkas, tā teikt, kā 3 nozīmīgākie? Man liekas, šie 3 vārdi viņi ļoti miedarbojas savā starpā. Tie gandrīz vai sinonīmi, neatkarība, brīvība. Un arī demokrātija iemieso abus šos te ideālā gadījumā. Nevienmēr tas strādā dzīvē, bet idejiski jā. Un tas ir ejot iekšā Saeimas namā, lai vismaz uz brīdi tu atceries. Jā, piekrītu Kristupam, jā, jo brīvība un neatkarība viņi ir ļoti saistīti. Jā, un tie iekšā ir demokrātija, demokrātijas pārvaldības process. Manā uzturē tie pirmie 2, brīvība un neatkarība, tās ir vērtības. Un šīs te vērtības sabiedrībā mēs varam panākt tikai ar vienu pārvaldes iekārtu, kas ir demokrātija. Un tieši tāpēc demokrātija arī ir vienīgā pārvaldes iekārta,
kur principā pārvaldības uzdevums ir strādāt tautas labā. Jo visās citās iekārtās principā tauta kalpo pārvaldībai. Un tāpēc uz mūsu Saeimas ēkas, manuprāt, ir uzlikti šie 3 zīmīgie vārdi. Tā jau ir tāda vispārīga politiska tēma plašāk. Mūsu fokus ir vairāk par demokrātiju tieši sportā. Sāksim varbūt tā kā nedaudz pāanalizēt, kas tad ir tās galvenās komponentes, kas tieši sporta demokrātijā ir svarīgas un kas, ja viņas eksistē, tad mēs varam teikt, jā, šajā sabiedrībā, šajā nozarē pastāv demokrātija. Tādu pirmo arī, ko ir daudzi zināmi pasaules politiķi, pieņemsim Nelsons Mandela un Baraks Obama izteikušies, kad demokrātija sākās ar vārda brīvību. Vārda brīvība, brīvi paust savu viedokli, tā skaitā arī piedalīties vēlēšanās. Šobrīd jautājums Imantam. Tu esi arī pēdējās Latvijas Futbola Federācijas vēlēšanās kandidējis uz ievēlēšanu amatā. Varbūt var arī pastāstīt par šo te savu pieredzi. Varbūt tu vari to situāciju nedaudz nokomentēt. Vispirms es vēlos precizēt definīciju, kas tas ir, par ko mēs runājam. Par demokrātiju vispārīgu vai demokrātijas pārvaldību. Ja mēs runājam par demokrātiju, tā tautas pārstāvniecību, piemēram, Latvijas Futbola Federācija, tā visiem biedriem, kuri ir Latvijas Futbola Federācijas sabiedrība, viņi var būt pārstāvēti tieši valdē. Un man bija tāda iespējas ļoti daudz sazinājos ar federācijas biedriem, lai dabūtu piekrišanu kļūt par valdes locekli federācijā. Es atceros, ka mēs ar tevi tikāmies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tu teici, ka tu vadi savu kampaņu un tu uzrunā, komunicē ar biedriem. Un viņi visi ļoti daudz tevi atbalstot. Savukārt, pēc kaut kāda neilga laika tā situācija bija pamainījusies. Viņi piekrita, bet pēc tam ar kādam pārunām viņiem bija kaut kādas pārunās ar pašvaldībām vai ar kaut kādam citiem cilvēkiem, un viņi atsākās atbalstīt mani. Man liekas, ka tā ir normāla politiska sfēra Latvijā. Tā ir. Arī tā ir demokrātija, ka viņi maina savu viedokli un balsta par citu. Tā ir viņu izvēle. Jā, tieši tā ir demokrātija. Kristiāna, tu esi tātad iesaistīts futbola klubā PPK Levon. Un cik es esmu sociālajos mēdījos redzējis, tātad tos lozungus, kas ir šim futbola klubam, tad jūs arī pozicionējat sevi kā demokrātisku klubu. Mēģinām to darīt, tā ir fanu iesaist, jo mēs to visu projektu uzsākām joka pēc. Tas bija brīdis, ka likās, ka arī daudzas futbola komandas Latvijā, viņi spēlē priekš īpašnieku, priekš sevis, bet ne priekš skatītāju, kas būtu tikai demokrātiski. Jo tie ir cilvēki, kas nāk, atbalsta, un stadions ir kaut kāds sabiedrības modelis. Nāk, atbalsta vispārējais, un mēs darījām, mēģinot caur cilvēkiem, izklaide cilvēki, šī demokrātiskā sabiedrība, kopiena kaut kāda. Un arī sports. Sports tajā visā iekšā. Bet ir grūti, tiešām ir grūti, jo ir ļoti daudz lēmumu pieņemšanas kaut kādas. Mēs ejam cauri, ka mēs sūtām newsletterus, informējam par notikumiem klubu iekšienē, fanu kopienu vispārējo, bet kaut vai elementāru lēmumu pieņemšanu. Un tie nav nekādi tur dzīvot vai mirt, tas ir tāds, kad, piemēram, es moldos tagad, kādus augstos labāk paņemt, pušamos. Un ja es to ierakstu 5 cilvēku čatā, kurš ir tā kā, prasa viedokli demokrātiski, tas aizņem stundu. Kamēr visi kaut ko tur, varbūt tādu, es domāju, tomēr varbūt šito vajadzētu un tā. Kāpēc es pajautāju? Piemērs par augstajiem pušumiem, tas tikai piemērs, tas varbūt par jebko citu. Un diskusijās rodas patiesība, bet bieži vien diskusijām nav laika. Tātad jūs fokusējaties uz tieši fanu iesaisti, integrāciju, kopienu, kluba. Kopienu, jo sports, futbols, tas ir foršā spēle, ir forša, bet daudz lielāks prieks par to, kas notiek apkārt. Tie cilvēki nāk, viņi tīklojas, tā ir tā kā savā veida, tā ir komuna.
nāk, priecājas, draudzējas, pēc tam vēl apprecās, kāds savā starpā audzina bērnus, izauga bērni. Bet tas viss ir futbolā. Tas ir tajā sportā. Jo sports tā ir izklaide, žeki, un tāpat kā teātris, mūzika, arī mūsdienās profesionālais sports, profesionālais. Un tā ir popkultūra, tā ir izklaide. Izklaides industrija. Jā. Bet ar ļoti stipru komercializācijas akcentu. Kā cross-sportā veidā. Jo īpaši futbolā. Futbolā ļoti tas ir. Viena no galvenajām, es saku, demokrātija, viņa ir, to visi ir atzinuši, kad kā pārvaldes institūcija viņa ir ļoti smagnēja. Bet galvenais viņas princips arī ir tā kā, to, kad mēs iekļaujam visas sabiedrības, visas konkrēto ieinteresēto pušu intereses. Jo, ja šo te sabiedrību pārvalda ļoti šaurs kaut kāds dominējošās grupas pāris cilvēku kodols, tad ir tikai loģiski, kad cilvēka daba, tas nozīmē, ka viņi primāri rūpēsies par savām interesēm un neņems vērā visu šo te ieinteresēto pušu intereses. Un, kas tad sportā ir? Domāju, ļoti vienkāršs jautājums, kas sportā ir pats svarīgākais, tā teikt, centrālais spēlētājs. Domāju, retorisks jautājums, tas ir pats sportists. Bez pašiem sportistiem mums nebūtu šīs te sacensības, nebūtu kam just līdzi. Un sportisti ir tie, kas sacensību laikā ļoti bieži mūsdienu sportā arī riskē ar savu veselību, pirms sacensībām gatavojoties, lai sviedrus treniņos. Bet mūsdienu sporta pasaulē, ja mēs runājam par sporta demokrātiju, tad mums Eiropā nav neviena valsts, neviena federācija, kurā sportistiem federācijā būtu pašiem balss tiesības. Un tas ir tas, uz ko sporta pārvaldība iet. Jo, ja man saka, ka noteiktā federācijā pastāv demokrātija, tad es tev ar šo argumentu oponēju, kad paši centrālie galvenie spēlētāji, kas ir sportisti, viņiem nav nekādas teikšanas ietekmēt pārvaldības lēmumus, kuri tiešā veidā ietekmē viņu dzīves, viņas karjeras, kādi lēmumi tiek pieņemti, kas notiek, jo viņiem nav balss tiesības. Piemērs, ko tā olimpiskās spēles. Sportisti principā ir tie, kas pelna naudu šai organizācijai, bet pretī nesaņem principā neko. Jo uztur viņus valsts, visu pārējo, bet visi šie lielie līgumi vispārējais organizācija, tā ir sokam. Viņi tā kā bandinieciņi ņemās, strādā. Soks ir vienīgais. Tagad ir divas lielās organizācijas. Viena ir Soks. Tā nav tiešā demokrātija, kur spēlētājiem, sportistiem ir piešķirtas balss tiesības, bet viņiem tas ir caur attiecīgi deleģētu komisiju, kur viņi ievēl savus pārstāvjus. Un tad šie pārstāvji, aizstāvot spēlētāju intereses, piedalās lēmumu pieņemšanā. Un otra lielā valsts un arī, tā teikt, viena no ietekmīgākajām, svarīgākajām sporta pasaules valstīm, tā ir ASV. Un arī tur ir nesen ir pieņemts noteikums, kad vismaz 33% no federācijas pārvaldības ir jābūt pašiem sportistiem. Aktīvajiem sportistiem. Jā, labs jautājums. Vai tiem, kas ir bijuši? Imants arī viņš ir bijis sportists. Jā. Bet ja viņš ir aktīvais sportists, tev nebūtu laika tādām negluži muļķībām, bet tajā brīdī tu esi fokusējies uz sporto, un tevi tas tā, bišķīt maliņā. Un runa ir tikai par profesionāliem vai amatieriem. Tā ir divas atšķirīgas lietas. Ja mēs runājam par sportu visiem un par profesionāliem, tā ir divas atšķirīgas lietas. Un mēs runājam par demokratiskiem procesiem vai par demokrātijas pārvaldību. Par ko mēs runājam, Rudolf? Sports visiem un profesionālais sports ir it kā divas atšķirīgas lietas, un ir dažādas valstis, kurās ir fokusēts šis te finansējums. Pieņemsim, Austrālija fokusējās tikai uz profesionālā sporta finansēšanu. Lielākā daļa valstu, arī Ziemeļa Eiropas valstis, fokusējās uz sports visiem, bet tās nav divas dažādas pasaules. Lai mēs izveidotu augsta līmeņa profesionālus sportistus, mums ir vajadzīga masveidība uz sports visiem.
Sports visiem ražo no sports visiem vides, nāk profesionāli sportisti, kas pēc tam aiziet. Tā kā šīs divas sporta koncepti, kuri pēc tam atspoguļojās valstu politikās, finansējuma sadalē, viņi eksistē, bet tajā pašā laikā sporta visās zinātniskajās atziņās ir atzīts, ka viņi ir jāskata kopsakarā. Viens ir māja, otrs ir jumts. Lai mēs gribam, lai mums būtu, teiksim, Sandis Ozoliņš vai Kristaps Porziņš, tad tie elites sportisti ir tie, kas rada piemēru un veicina sports visiem, masveidību un tautas iesaisti, jauniešu iesaisti. Un no šiem jauniešiem, kas iesaistās, pēc tam mums izaug šīs nākotnes superzvaigznes. Vēl viena būtiska tātad saistībā ar vēlēšanām demokrātijas iezīme un savukārt pretēji demokrātijas iezīme ir tātad, cik viena konkrēta persona uz kādu termiņu viņa atrodas pie varas. Un ja mēs paskatāmies tātad sporta pasauli, atkal mums futbolā Argentīnas futbola federācijas prezidents Grondona ir rekordists. Tur viņš 35 gadus atradās pie varas. Tāpatās arī citās sporta federācijās, Svartcelšanas federācijā 20 gadi, tas Dijaks Vieglatlētikas federācijā 17 gadi, Zēbs Blāteres futbola federācijā FIFA bija arī 17 gadi, ja es nemaldos. Renē Fāzels hokeja federācijā 27 gadi pie varas. Un visi šie gadījumi beidzās principā ar skandāliem, kur iesaistīta korupcija. Viņiem visiem tiek pārmests autoritārs, nedemokrātisks vadības stils, neiekļaujot ieinteresēto pušu intereses. Principā tas ir kaut kas līdzīgs kā Baltkrievijā Aleksandrs Lukašenko vada. Jā, bet kā mēs varam uz to ietekmēt? Tas ir jautājums par demokrātiju, sporta demokrātiju. Arī visās, tā teikt, demokrātiskās valstīs politikā, kur šīs demokrātijas tradīcijas un mehānismi ir atstrādāti, ir noteikts, kad ir obligāti jāieliek šis maksimālais termiņa ierobežojums. Jo, ja viens cilvēks vai viena grupa pārāk ilgi ir pie varas, tad mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ka, protams, kad viņi domā par savām interesēm, un to apliecina arī prakse, kad tās lietas beidzās ar korupcijas skandāliem. Un no psiholoģijas viedokļa par varu un cilvēku arī ir veikti dažādi eksperimenti. Pieņemsim viens interesants eksperiments, viņš saucās Stanfordas cietuma eksperiments, kur pilnīgi parastu cilvēkus sadalīja divās grupās – cietumnieki un uzraugi. Šis eksperiments bija jāpārtrauc. Vieniem iedod varu, un viņi ļoti īsā laikā paliek ļoti vardarbīgi. Otrs bija tas Milgrama eksperiments, kur arī ļoti normāli izglītoti cilvēki, viņiem sāka tie cilvēki, kam ir vara, dot uzdevumus citus sāpināt. Tas arī principā paskaidro, kā ir iespējams tas, kas notika nacistiskajā Vācijā, bet šie abi divi eksperimenti pierāda to, ka ilgstoša koncentrācija viena cilvēka, varas koncentrācija viena cilvēka rokās ir sociāli bīstama. Bet arī šajā gadījumā, piemēram, ievēla šajās organizācijās šos cilvēkus, tie ir biedri. Tā ir tā demokrātija. Ja viņus visi apmierina, tev nav tiesība uzspiest kaut ko jaunu, ja viņiem viss ir kārtībā. Un viņiem tas patīk. Ja viņi ir apmierināti. Jā, tad padiskunēsim par to. Paņemam vienu federāciju. Pieņemsim hokeja federāciju. Hokeja federācijā ir pēc statistikas laikam vairāk kā 7000 spēlētāju. Liela daļa no šiem spēlētājiem ir jaunieši. Jauniešiem ir vecāki, kuri investē naudu, viņi tieši ieinteresēti, viņi ir to, kas ar savu finansiālo kapitālu arī principā šo nozari atbalsta un studē. Ja? Savukārt spēlētājiem šobrīd balstiesības
nav visiem tiem 7,000, neskatoties, vai tie ir profesionāli vai amatieri. Tur ir pārdesmit biedri. Dažiem no biedriem, un tas ir ne tikai, tas ir, man liekas, izplatīts visās federācijās, viņi sēž un balso ar 3, 4, 5 kartiņām. Tas nozīmē, ka no tiem pārdesmit biedriem mums tie gala lēmumu pieņēmēji ir varbūt nedaudz pāri 10, 20, un šie 10, 20 personas, viņas pieņem lēmumu par 7, 8 tūkstošiem ieinteresēto personu. Vai šāds pārvaldības pieņemsim demokrātiska valsts Latvijas Republika? Mēs visi esam Latvijas Republikas pilsoņi. Mums vienu reizi 4 gados ir iespēja aiziet un izteikt savu viedokli, nobalsojot par vienu no politiskajām partijām. Tādā veidā mums ir vismaz vienu reizi 4 gados iespēja izteikt šo te viedokli. Jebkurā demokrātiskā organizācijā, sabiedrībā svarīgs ir vienmēr, kad ir vairākas iespējas. Vai nu viena iespēja, viena politiskā partija, otra politiskā partija, sociāldemokrāti, kreisie, labējie, dažādas nacionālā apvienība. Tātad mums ir izvēles iespēja. Vai sporta federācijām, futbola federācijām pēdējās vēlēšanās bija izvēles iespējas biedriem, bija otrs kandidāts, bet ļoti izplatīta situācija ir, kad šāda izvēles iespēja vispār nav. Izvēles iespējas, manuprāt, šajā gadījumā, ko tu pēc piemēru, ir vairāk tas, ka gribot, negribot, savas privātās intereses mēs liekam tomēr augstāk nekā kopienas intereses svarīgākās. Un ja tev kaut ko saprotu, ka tev būs labāk, tev individuāli, kā biedram vai kam. Ja es par to nobalsošu kandidātu, ja, es to arī darīšu. Es saprotu, ka būtu labāk, varbūt globāli visai sabiedrībai būtu savādāk, bet primārais tu liec sevi augstāk nekā kopienas intereses. Un tas ir normāli, manuprāt. Tas ir cilvēcīgi vienkārši. Man tas nepatīk, bet tas ir cilvēcīgi. Un kā tu piedāvā tagad, piemēram, tie hokejas 7,000. Tā kā mūsu saimnes vēlēšanas, mēs visiem ir tiesības iet balsot pa blokiem kaut kādiem, kas ir partijas politiskās. Lai nebūtu tāds bardaks, ka visi balso, visi, kam ir saistība, kas ir bumbu redzējuši rokā, balso par šo vadību organizācijas. Tāpēc arī viņi pārstāv šos biedrus, zem šiem biedriem, kam balstīsības federācijā. Zem viņiem ir šie bērni, vecāki, sportisti, vispārējais. Viņiem kaut kas nepatīk, lai viņi atvaino izteicienu, bet drāž to savu kluba vadību organizācijas. Un tad, lai viņi caur tiem vecāku spiedienu un sportistu, lai viņi pieņem lēmumus viņu interesēs, organizācijas dalībnieku interesēs. Mēs runājam par demokrātijas mehānismu. Vai vecāki ir apmierināti ar šo situāciju? Nē. Tad, lai viņi izveidotu savu biedrību, iestājas Latvijas Hokeja federācija kā biedri un balso pret. Man liekas, ka šeit demokrātijas viss process ir ļoti saistīti ar mūsu sabiedrības nobriedumu. Ja viņi ir gatavi cīnīties par savām tiesībām, par savām pārstāvniecībām un tā tālāk, tad viņi iet uz federāciju, runāt ar klubiem, ar federāciju pārstāvjiem un tā tālāk. Man liekas, ka tie vecāki ir ļoti pasīvi. Viņi nav aktīvi, viņi neko nedara. Un arī katrs domā par savu bērnu interesēm. Tieši tā. Viņš apmierināts ar savu klubu un visu. Un viņš neierosina tādas jautājumus, sarežģītas jautājumus pret federāciju. Un tā ir galvenā problēma mūsu sabiedrībai. Un vēl vienu lietu. Kristāna pareizi pateica, ka mums nepieciešama iekļaut visas tas ieinteresētas puses. Kādas ir tas puses? Tā ir spēlētājs, tā ir treneris, tā ir tiesnesis, tā ir līdzjūtējs, un tā ir kopēja sabiedrība. Un es nezinu, Latvijas Hokeja federācija, visas tas puses ir pārstāvētas kā biedri. Nav ne jausmas. Jā, tieši tā. Es zinu, ka futbola federācija ir pārstāvēta, tur tiesneši ir pārstāvēti, bet vecāki nē. Mūsu sabiedrība nav gatava. Demokrātijas procesa. Viņa nav gatava. Mēs ka tad futbola izlase, kas ir. Tā arī ir sabiedrības spogulis. Kas mums ir? Mums
Nav līderu dotības daudziem. Nu, ir Jā, forša komanda, bet nav tas jā. līderis. Ja? Tā ir Sabiedrībā demokrātija. tieši tas pats mums ir spogulis. Tā kā, ja? Bailes uzņemties, bailes kļūdīties. Nu, tu neriskē, tāpēc, ka tu rausties. Ja? Tā ir izlasē spēlētājiem daudziem. Un arī sabiedrībā mums tas pats ir, ka mēs labāk lai ir kā ir, nevis slikti. Jā, tieši tā. Labāk neko nedarīt. Jā. Es varu teikt tā, ka tā situācija, protams, ir tipiska ļoti daudzām postsociālistiskajām valstīm, jo atrodoties šajā te komunismā un padomju blokā un plānveida ekonomikā, kur ir tikai viena partija un kur nav balsošanas, protams, tās demokrātiskās iemaņas un prasmes cilvēkiem vienkārši ir daudz mazāk nekā Rietumē Eiropā. Vispārīgi. Bet, ja mēs skatāmies globāli par sportu, tad demokrātijas problēma ir, teiksim, tā demokrātijas pakāpe sportā ir daudz agrīnākā stadijā un ar mazākām izpausmēm nekā jebkurā citā nozarē, arī tā skaitā Rietuma Eiropas valstīs. Un te tāds neliels paskaidrojums no vēsturiski, kā tas notika, kad sportu arī lielās politiskās partijas un valdības principā bija nolēmušas atstāt tautas ziņā. Mērķis bija tātad, kad sportam ir jābūt demokrātiskam, jo tur ir daudz jaunieši un neiesaistīsim no turienes arī ir nācis šis te princips, kad sports ir jānošķir no politikas. Un, lai mēs nošķirtu sportu no politikas, tāds bija mērķis, protams, tas ir absurds un tā ir utopija, bet tas bija tas vēsturiskais mērķis. Un tad, ja mēs skatāmies politisko teoriju, tad tur ir tāds likums, ko sauc par oligarhijas dzelzs likumu. Jebkurā, lai cik demokrātiska nebūtu sabiedrības izcelsme, viņā izplatīsies oligarhiskas tendences agrāk vai vēlāk. Un ja sabiedrībai nav mehānismi, ja nav institūcijas, kas šo te demokrātiju un viņiem pašiem cilvēkiem nav demokrātijas aizsargāšanas iemaņas, tad šajās pārvaldības organizācijās izplatīsies cilvēki, kas ir ar varu, kas ir ar ietekmi un kas pārņems šīs te organizācijas vadības. Un loģiski ne tikai Latvijas sporta pārvaldības organizācijās, arī lielajās starptautiskajās un pat vislielākajās starptautiskajās sporta organizācijās tās ir oligarhiskas tendences. Manis iepriekš minētajos piemēros visi šie te lielo organizāciju prezidenti beidza savas politiskās sporta karjeras korupcijas skandālos, atrodoties ilgstoši pie varas. Un tas arī ir tas mērķis, lai šādas situācijas nenotiek. Kāds būtu tas mehānisms, tavuprāt, kā tas būtu iespējams reāli? Nu, jo tu nevari atnākt pateikt, tagad būs tā, darīsim šitā. Ja? Nu, nē, tās organizācijas biedri, protams, viņi audzējuši to savu ietekmi. Biedri laika gaitā kļuvuši atkarīgāk no šīm augšām, piemēram. Ja? Tas pats FIFA, ka bija arī entos gadus UEFA arī. Tad biedri kļūst tā kā jau viņi ilgstoši pie varas šie cilvēki. Es ar viņiem dibinu kontaktus, viņš ir labāk pazīst, vispārējais. Viņš jau man tā kā čomiņš, jo viņš tur 20 gadus jau sēž. Kāpēc man kaut ko mainīt? Es saprotu, tas ir pilnīgi greizi, jo līdz ar to arī veidojās šīs koruptīvās saiknes, kaut kāda bailes no pārmaiņām, jo it kā ir jau tik labi un man ir labi. Bet tieši kā tu ieteiktu, kas būtu jādara šādā gadījumā? Un to nevar uzspiest no malas šiem cilvēkiem. Tagad es izdomāju, vajag darīt tā. Nē, tā tas nestrādā. Tur vajag ieplūdāt jaunus biedrus, tā ir biedru izglītošana kaut kāda. Viņu izglītošana, viņu psiholoģiska galvas sakārtošana par to, ka var arī savādāk. Bet tam jānāk no viņiem. Diemžēl to no malas mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt. Te ir divi. Viens praktiskais, viens teorētiskais modelis. Teorētiskais modelis, tad mēs apskatāmies, kādas vispār ir varas formas. Jo mēs runājam par varu, par politisku pārvaldības iekārtu. Tad mums ir leģitīmā vara, mums ir piespiedu vara, mums ir materiālā vara, mums ir informācijas vara, mums ir eksperta vara, mums ir atzinības vara. Tātad pirmās trīs leģitīmā, materiālā un piespiedu vara ir tās varas, ko izmanto
pie varas esošās personas. Tātad man ir amats un maniem rīkojumiem tev ir jāpakļaujas. Man ir iespējas tātad tevi sodīt, ja tu to nedari, un man ir iespējas manipulēt ar finanšu līdzekļiem. Tātad, ja tu darīsi tā, tu dabūsi kaut ko, tas līdzīgi tā kā pasauc sunīti, pamet viņam kauliņu. Ja? Un tas ir tas mehānisms, ar kuru pilnīgi visās arī starptautiskajās federācijās manipulē un operē pie varas esošās personas. Tātad, ko darīt? Tātad 3 atlikušās varas ekspertu informācijas un atzinības vara ir tās, ar kurām var operēt tauta. Mēs varam izglītot tautu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā demokrātija tajā sporta pārvaldībā, it sevišķi postsociālismu valstīs nav, ir tas, ka tur ir ļoti vāji biedri. Viņi ir ļoti viegli ietekmējami. Piemēram, man liekas, bieži vien biedri šajās organizācijās, mūsu bloka valstīs, kā saka, ir tā, ka viņi pat neizprot līdz galam, ka patiesībā šī organizācija strādā priekš viņiem. Būtu jāstrādā. Un neprasa to atbildību, neprasa, kāpēc man tas, ko iedos, tas ir labi. Viņi jau labi strādā, viss ir labi. Bet tā jēga ir tāda, ka viņi pārstāv šo visu pārējo biedru intereses, hokejā, handbolā, visur pārējā. Un tiem biedriem ir jāprasa šī atbildība, kāpēc nav tas. Nevis paldies par to, kas ir, bet jāprasa, kāpēc nav tas, lai būtu vēl labāk. Tas ir jādara patstāvīgi, ir jābūt kompetentiem cilvēkiem, kas to dara, jo praksē notiek tā, ka šīs te prasības parādās vienreiz varbūt 10 gadē, vienreiz 4-5 gados, un tad, kad tas notiek, tad ir tas kauliņu princips, kad ja tu tur sāksi riet, tad mēs tev pametīsim kauliņu, kur ir. Un, protams, ka šiem te biedriem ir ļoti grūtas tās finansiālās situācijas, un tiklīdz viņi kaut ko saņem, kas viņiem tajā brīdī liekas tā kā skābeklis, viņi pilnībā maina savu nostāju. Un, piemēram, arī tas pats, kad vienaldzība, un tas, ka mums ir sabiedrībā diezgan pofīgi, kā saka. Vienalga, tas pierāda pēdējais kongress, kas bija LFF, ja nemaldos, 12. viņš sākās un pulkstenis attālināti. Pulkstenis tur bez 20-12 vēl zvanīja biedriem, lai viņi pieslēdzās, jo nebija kvoruma. Nebija kvoruma. Nebija pat puse, jo visiem bija pofīgi. Kaut ko tur ņem, ko es tur ietekmēšu, ko es tur slēgšos klāt, lai lieli kungi izlemj. Un ar tādu attieksmi var, kas nebūs, un pēc tam gaužās, ka viss ir slikti, jo tu jau pats neesi aktīvs un neiesaisties. Rudolf, man liekas, ka mēs varam izstrādāt mehānismu ļoti vienkārši, kā mēs varam kontrolēt demokrātijas pārvaldību, sporta federācijas, sporta organizācijas. Mums ir tas saucams sporta līkums. Ko tur rakstīts? Kā kļūst par atzītu federāciju? Kas būs rakstīts sporta likumā? Mēs vēl nezinām. Tagad ko rakstīts? Cik es zinu, katra federācija grib kaut ko ierakstīt savu, bet ja mēs skatāmies politikas teoriju un sporta pārvaldību un arī citu valstu praksi, tad kur ir galvenā problēma tieši Latvijā? Arī pat tas ir atkal unikāla situācija salīdzinot ar jebkuru citu sfēru, kad, lai būtu varas līdzsvars, un lai pastāvētu demokrātiska pārvaldība, vienmēr visiem sabiedrības locekļiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Ja nav tiesības uz taisnīgu tiesu, tad nevar eksistēt demokrātija. Nē, tur ir ļoti vienkāršs princips. Sporta likumā ir rakstīts, kā kļūst par atzītu federāciju. Piemēram, var būt valstī tikai viena atzīta federācija. Latvijas futbola federācija ir viena atzīta futbola federācija valstī. Ja sporta likumā ierakstīs, ka nauda tika piešķirta no valsts tikai tām federācijām, kur ir demokrātijas pārvaldības principi, vai tika atzīta federācija, kuriem ir tādi demokrātijas pārvaldības principi, tad visas federācijas viņam jāseko tad demokrātijas principiem. Ļoti vienkārši. Es paskatījos iepriekšējā versijā sporta likuma bija ierakstīts, lai atzītu savu sporta federāciju, bija 3 punkti. Reģistrēt mājaslapā un veikt sacensības.
Tagad viņi ielika 8 punktus, ja es nemaldos. Jā, tur antidoping, tur atkal sacensības, vēl kaut kas. Bet nav runa par demokrātijas pārvaldību. Nav runa par termiņu ierobežojumu. Tā ir ļoti vienkārši. Nav no valsts puses. Nav demokrātijas, nav naudas. Nav atzīta federācija. Ļoti vienkārši. Mūsu sabiedrība, tā paša valsts, viņa nav gatava demokrātijai. Par noteikumiem, ko mēs ierakstām vai no sporta likumā, vai noteikumi, kas ir ierakstīti un pieņemti arī tajās pašās Eiropas Savienības regulās un rekomendācijās par sporta pārvaldību. Tās ir divas paralēlās pasaules. Pirmais, kas ir rakstīts... Nepiekrītu. Bija situācija ar Lietuvas federāciju. Ļoti vienkārša. Tur valsts vēlas iesaistīties procesā. Bet UEFA kategoriski bija pret. Un viņi atrisināja šo situāciju, viņi paņēma tos valdes locekļus, viņi bija saistīti ar kaut kādu kriminālu. Jā, un viņi bija, māla, un viņiem bija kaut kādas pārvēlēšanas. Un man liekas, ka valsts var iespaidot uz sporta organizācijas pārvaldību procesu. Ļoti vienkārši ar likumiem. Tas ir sporta likums, ir MK noteikumi, kur noteikts, kādai jābūt atzītai federācijai un viss. Uz ko balstās Eiropas Savienības pamatprincipi? Brīva pakalpojumu kustība un brīva persona kustība un tiesības uz nodarbinātību jebkurā valstī. Mums sporta pasaule 2003. gadā, starp citu, bija zīmīgs tiesas spriedums par Slovākijas futbolistu Miroslavu Kolpaku. Un viņš radīja to saucamo Kolpaka efektu, kad Eiropas tiesa pateica, ka šīs ārzemju spēlētāju konkurenci un kustību ierobežojošās kvotas absolūti neatbilst Eiropas Savienības pamatprincipiem. Tajā brīdī Slovākija vēl nebija Eiropas Savienības dalībvalsts, un šis spriedums deva tiesības arī tām valstīm, ar kurām ar Eiropas Savienību tajā brīdī bija saucamie asociācijas sadarbības līgumi, ka šie spēlētāji neskaitīsies leģionāri. Nesen, pirms 2 gadiem, tika pieņemta tiesas spriedums Royal Antwerp lietā, atkal futbols, kur arī tika pateikts, ka tajā brīdī Beļģijas Futbola Savienības, Futbola Federācijas noteikumi, bet tie noteikumi ir, var teikt, praktiski visās futbola federācijās, visos sporta veidos, tā skaitā Latvijā, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi un ka mēs pieņemam šos noteikumus, kas ir kvotas, ka mēs ierobežojam ārzemju spēlētāju iespējas spēlēt futbolu šeit Latvijā, kas nozīmē, ka gan Igaunijas, gan Lietuvas, gan Somijas pilsonis, mēs šeit nerunājam par afrikāņiem, mēs runājam par mūsu kaimiņiem, lai viņi šeit spēlētu. Katram klubam ir jāmaksā 8,000 eiro ārzemju spēlētā reģistrācijas maksa, un visas Eiropas Savienības tiesas, tiklīdz šāds jautājums kaut ko tikstu pacelts, ir apstiprinājuši, ka šāda praksa ir pilnīgi pretlikumīga pretrunā Eiropas Savienības principiem. Un ko mums dod principi? Ko mums dod Eiropas Savienības tiesas spriedumi, ja mēs darām, ko gribam, un ne tikai mēs visu citu Eiropā arī? Viss aizstāv savu tirgu. Jā, likuma ir noteikts. Un tā, piemēram, Latvijas Hokeja federācija, viņa nebūs atzīta federācija. Un tad viņi padomā, ko darīt ar tiem spēlētājiem. Bet mēs šeit runājam, tu teici, ka viss svarīgākais ir, ka mēs pieņemam likumu. Tieši tā. Es ar šo mūsu piemēru valsts likuma, tā ir vispārējais kaut kāds likums. Vispirms tu iesi uz Latvijas tiesu. Vispirms. Pēc tam tu iesi uz kaut kādu citu Eiropas tiesu. Tad mums ir jāsakārtot savus likumus, savu valsti. Nevis kaut kādas Eiropa un paņemt kas to pārstāv Eiropas mūsu intereses. Kaut kā Jā, tieši tā. Latvijas pludmales futbola izlases atteicās spēlēt pret Baltkrieviju. Jā. Spāņi var spēlēt, viņiem nav tāda likuma. Jā, bet mums ir likums tieši tā. Mēs esam visā Eiropā. Mēs aizstāvam savas intereses. Esam vienā sistēmā, bet tāpat laikā katram ir savi likumi un interpretācijas par to. Katrs aizstāv savas kaut kādas intereses. Tas, ko es gribēju jums pateikt ar šo piemēru, un tādu piemēru ir vēl ļoti daudz, kuri apstiprinās arī vēl citos tiesas spriedumos, kad ir
divas dažādas lietas. Viena ir vispārējā politika un vispārējais politiskais kurs, kurš atspoguļojas rekomendācijās, pieņemtajos likumos un visā pārējā. Otrs ir saucamā polītija. Un polītija ir konkrētās sabiedrības attieksme pret noteiktiem likumiem. Un polītija var būt pilnīgi atšķirīga. Un šis piemērs ar ārzemnieku kvotām un vispārējiem sabiedrības principiem ir visuzskatāmākais piemērs, kad šīs ir divas dažādas pasaules. Un jo īpaši izteikts tas ir sportā. Pieņemsim, es zinu, ka hokejā visi Vācu futbola klubi, Vācu hokeja klubi, Vācijas hokeja federācijas ietvaros, viņi ļoti labi apzinās, ka šis te ārzemnieku kvotas ir pilnīgi pretlikumīgas un neatbilst Eiropas Savienības principiem. Un ka viņi nedrīkst viņas kaut kādā veidā ierakstīt, kodificēt noteikumos. Bet viņi atnāk, tā teikt, neoficiālā sanāksmē savos pravodņikos, tieši tāpat kā mēs šeit sēžam šeit, uztais tādā diskusija apaļā galda un izdomā, kādi mums būs noteikumi, kā mēs de facto rīkosimies. Un tā notiek ļoti daudzās sporta pārvaldības organizācijās, un tas iemesls ir tā saucamā sporta autonomija. Kad sporta pasaule vienmēr uzsver uz to un vēlas, lai viņus neietekmē valsts institūcijas. Liekat mūs mierā, mums ir sava pasaule, mēs paši sevi regulēsim, un arī tie likumi, kas ir, tas ir monopola sistēma. Lielās starptautiskās federācijas ir piramīdas augšā, pēc tam lokālās nacionālās federācijas ir nākamais tas posms. Un ar to viss beidzās. Arī šī te sporta arbitrāžas tiesa, kas ir principā vairākos pēc tam Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumos atzīta, ka viņi ir neobjektīva, ka viņi, protams, ietekmējās un ka tas ir tā kā monopols, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības uz izvēlēties tiesu, jo tā sporta, tā teikt, autonomija un autoritārisms piespiež spēlētājiem, sportistiem bez jebkādām izvēles iespējām. Viņus pakļauj tikai vienai šai jurisdikcijai. Viens tiesas spriedums, ko, teiksim, Eiropas cilvēktiesība pateica, kad nav ievērotas cilvēktiesības uz godīgu tiesu, ir tā ātrslidotāja Klaudija Pekšteina. Viņai bija tikai aizdomas, jo bija kaut kādi rādītāji, kas bija ar novirzēm, bet absolūti netika pierādīts tas, ka viņa būtu lietojusi dopingu. Un viņai tika piespriesta diskvalifikācija, un šī tiesvedība turpinās vēl joprojām. Nesenā tā Lasandijārā lieta, arī futbolā. Eiropas Savienības tiesa pateica, ka vienkārši mēs pārkāpjam cilvēku tiesības uz brīvu pārvietošanos. Un šeit es gribu paprasīt par vēl vienu jautājumu, kas ir saistībā tieši ar futbolu tev, Iman, par trenēšanas kompensācijām. Es pilnīgi pret trenēšanas kompensācijas. Tas ir kaut kas unikāls vispār. Unikāls, bet tas ir unikāls futbola. Jā. Un tas ir Latvijas futbola federācijas izgudrojums jau senēs laikus. Jo... Nē, tā ir starptautiskā sistēma. Pagaidiet. Tur problēma ir tā, ka mūsu valstī viņi izgudroja tā, ka mēs par bērnu samaksāsim kompensācijas summu sākot no vecuma U13. Bet UEFA, viņi savos noteikumus norāda uz to, ka ja bērns kļūst par profesionālu, tā tu saņems naudu par viņu audzināšanu. Bet mūsu valsts izgudrojums ir tāds, ka tu saņems naudu, ja viņš, piemēram, 4 gadu vecāks bērns pāriet uz kaut kādu citu klubu. Tad jaunam klubam jāmaksā kompensāciju par 1 gadu. Piemēram, pēc gada viņš nolēms iet uz balētu, kompensācija pazūd. Bet arī to ir izbiedījuši biedri, kur attiecīgi aizstāv savas intereses. Viņš saka, mēs tas sīkais pirms trenējās, mēs viņā ieguldījām līdzekļus visu pārējo, un tagad bazēs nepateicīgais ķēms vienkārši pāriet uz citu komandu. Ja? Un viņi kaut kā grib to atsist atpakaļ, līdz ar to arī to izbiedījuši gan jau. Tur ir ļoti tāda milzīga problēma. Problēma ir tā, piemēram, ka bērns, kad es strādāju Rīgas futbola skolā, ļoti daudz saskaras ar šīm situācijām,
Un, piemēram, viņi pamainīja to Skolu, piemēram, dzīves jā, vai? vietu. Jā, un viņš grib iet uz futbolu, bet cita kluba, un viņš nevar. Jo vecāki negrib maksāt kompensāciju, un klubs, jauns klubs negrib maksāt kompensāciju. Un ko darīt? Un viņš var būt kā jauns spēlētājs tikai pēc 2 gadu perioda. Tas nozīmē, ka viņam, piemēram, bija 13, un tad viņš 2 gadu nevar piedalīties nekādas sacensības. Tas pavisam... Tas ir sakārtojums. Jā, manuprāt... Ja nemaldos, hokeja arī bija variants, dzirdēju, ka arī viņi ievieš šādas pārējas kompensācijas kaut kādas, bet, ja nemaldos, arguments bija tas, lai nemētājas tas, kad treneris Lohs, es ir pie šitā, bet tie sīkie mētājās, skrāja no vienas komandas pie otras, ja? Un lai nebūtu tāds bardaks, ir kaut kompensācija, kas tev ir tā kā... Bardaks kam? Ja, piemēram, es vecāks, es savu bērnu vedu uz skolu, un ja esmu neapmierināta ar pedagogiem, neesmu apmierināta ar skolu, es varu paņemt bērnu un iet uz citu skolu. Kāpēc es nevaru to izdarīt futbolā, es nesaprotu. Bet tā ir tikai Latvijā, ja? Jā, mēs te iesamies. Es zinu, viens vecāks, viņš griežas pie parasta tiesa, ko viņi nolēma tur, es nezinu. Diez vai viņi kaut ko... Te laikam ir jāizdala. Es gribu norādīt, ka te ir 2 dažādas lietas, par ko mēs runājam. Jūs runājat par, tā teikt, pārejas maksām, ko noteikumi... Trenešanas kompensācijas. Tā saucam trenešanas kompensācijas. Tā ir varbūt vietējās federācijas ietvaros. Es zinu, ka citos sporta veidos arī ir noteikti mehānismi. Man bija viens gadījums Somijas hokejā, ka tur vienkārši jauniešu klubs, vecāki iesaistās, piedalās, viņi nav parakstījuši nekādu līgumu, bet tur esot mājas lapā tam klubam kaut kādi kluba iekšējie kārtības noteikumi. Un tad pa lielam arī runājot ar Somijas spēlētāju asociācijas galveno juristu, viņš teica, ka tas ir kartelis. Tātad Hokeja federācija aizstāv klubu intereses, un principā aizstāvot klubu intereses tiek pārkāptas jauniešu un bērnu cilvēku tiesības uz brīvu kustību. Jā, tātad tas ir īstenībā absolūts šantāžas modelis. Jā. Viņi piespiež pārējai to saucamo zaļo podziņu, bet, lai viņi to zaļo podziņu piespiestu, tev ir jāsamaksā tam klubam kaut kāda kompensācija, lai gan jums nav nekāds līgums, nekāda vienošanās. Un jūs par šo te pakalpojumu, ko jūs saņemat no kluba, maksājat vēl viņiem naudu. Un tad sanāk, lai jūs tiktu no turienes projām, jums vēl viņiem ir jāmaksā. Un tas ir arī īstenībā mehānisms, ko iestrādā Latvijā, lai bērni vienkārši nestaigātu no viena klubu uz otru, nemainītu tos klubus. Tur ir arī savi argumenti, kāpēc tas nav vēlams, ja tas ir pārāk izplatīts un citi treneri no citiem klubiem visu laiku tos labākos mēģina pārvilināt, un tie vietējie klubi, kas viņus ir attīstījuši un audzinājuši, viņi zaudē tās attīstības iespējas pašam klubam, jo tie labākie tiek aizvilgti. Bet runājot par trenēšanas kompensācijām... Kur ir brīvā izvēle, kur ir neatkarība, kur ir... Bet tas nav tas svarīgākais cilvēktiesību pārkāpums, par ko es gribu runāt. Trenēšanas kompensācija, kas ir vienkārši, kliedzoša situācija visā sportā un visā pasaulē, ir sekojoši, kad, ja mēs, no 12 gadu vecuma, jebkurš klubs ir tiesīgs uz to trenēšanas kompensāciju pie pirmā profesionālā līguma noslēgšanas. Un ja mans bērns, iedomājamies, es šobrīd arī savu puiku sūtu futbolā. Un es par šiem te futbola treniņiem, tās maksas nav lielas, bet es maksāju. Un es maksāšu vairāk, kad sāksies vēl ekipējumi, kad sāksies vēl turnīri, izbraucieni un viss pārējais. Un es nomaksāšu 10 gadus šim te klubam naudu, un pastāv maza iespēja, varbūt mans dēls būs tāds perspektīvs, talantīgs, un viņam parādīsies iespēja, es viņu varēšu aizvest, uz kaut kādu Vācijas Bundeslīgas klubu. Lai viņš tur noslēgtu to pirmo profesionālo līgumu un varētu sākt trenēties, tam Vācijas klubam ir jāpiekrīt maksāt Latvijas tam futbola klubam, kurš viņu trenēja. Tur sadalījums pa gadiem būs. 100,000. Uz 100,000 tas var būt. Iedomājamies jebkuru citu sfēru. Es eju mācos universitātē, es maksāju par studijām naudu, un tagad, kad es iegūstot kaut kādu izglītību šeit Latvijā, jo sports jauniešu vecumā, ka mēs par to maksājam, tā ir izglītība, sporta izglītība. Un ja es gribu tagad attīstīt savu
profesionālo karjeru, jebkurā jomā, kurā es, teiksim, šīs studijas esmu apguvis, pieņemsim kaut kādās finansēs un aizbraukt uz Ņujorku un iestāties firmā, es to nevarēšu darīt, ja tā firma nesamaksās 100,000 kompensāciju manai universitātei. Tas taču ir absurds. Šeit ir mazāka problēma, ja mēs runājam par profesionālu. Viņš iekļuva kaut kāda profesionāla kluba. Un tā kompensācija notiek ar klubu sadalījums, kur viņš bija iepriekš līdz profesionālam līgumam. Bet, ja mēs runājam par Latvijas izgudrojumu un trenēšanas kompensāciju no U12 vecuma grupas, tagad ne par profesionālam, par bērniem, tā ir vispār ļoti muļķīgi. Varbūt, bet ja tas ir hokejā, piemēram, tad kaut kāds iemesls tam laikam ir. Iemesls ir, bet es nepiekrītu tam, ka bērnam nav brīva izvēle, kur tu gribi trenēties un spēlēt. Vai vērtēt katru epizodu atsevišķi, piemēram, tiešām komisija kaut kāda, es gribu pāriet. Nevajag nekādu komisiju, lai viņš pārvietojas. Kāpēc viņš nevar pārvietoties? Un tur ir tāda situācija, es vēl par futbolu runāju, ja? Piemēram, ir tāda situācija, ka bērns, vispirms sāksim no pamatiem, ja? Tu vari sniegt sarakstus, kur būs iekļaut tāds bērns, tā saucamā aizsargātā sarakstā 2 reizes gadā. Jūnijā, ja es nemaldos, un oktobrī, novembrī kaut kur, vai decembrī. Ja? Un ko dara tie mazie klubi? Viņi skatās, ja tas džeks ir labs, bet viņš nav iekļauts pagaidām tā sarakstā, bet ir zināms, ka viņš pāries uz kaut kādu citu klubu, viņš nomet ārā to labāko futbolistu un iekļautas uz sarakstā to, kurš ies uz citu klubu. Un tad saņems kompensāciju. Tā vispār nav. Par līdzīgu tematu, Iman, gan jau tu zini, piemēram, ja mūsējais jaunietis kaut kāds, viņš aizmauc Itālijas akadēmiju, kā piemēri, 15 gadu vecumā, līdz 18 gadiem viņš ir 19, un tur jau nesanāk lielāka komanda, viņa neinteresē, viņš ir brīvs. Viņš ir brīvs, jā. Bet bez kompensācijām pāriet. Bez kompensācijām, jā, jo piemēram, viņš nav profesionāls. Bet, ja, piemēram, noslēdz viņa profesionālu līgumu, tad Auda pieņems Latvijā. Jā, tad vai Auda ir jāmaksā visiem klubiem. Un tieši tāpēc te jauniem mūsu spēlētāji, kuriem varbūt nav vajadzīgi Eiropā lielajā līmenī, viņus neņem Latvijas klubi, kuri varētu spēlēt, attīstīties jaunie 18-gadīgi kaut kādi. Ja? Viņus neņem šeit, tāpēc, ka par viņiem ir jāmaksā šī kompensācija milzīgā. Ko Latvijas klubs, Latvijas sportā, Eiropā varbūt tās summas ir normālas, mums tās ir astronomiskas. Ko vienkārši nē. Un tad tu gaidi, kad noslēgs viņš vai nu tur maldu ceļiem līgumu ar kaut kādu fake ēnu klubu kaut kur, un tad atnāks, jo pirmo vai kādu citu pieturu, nevis Latviju. Jo mēs to nevaram finansiāli pavilkt, un līdz ar to arī tiem zēniem karjeras iespējas un spēles laiks Latvijā varbūt būtu, bet dēļ šīs sistēmas ir tāds, ka viņi mums neinteresē. Nē, vēl viens labs, aktuāls temats par šīm cilvēktiesībām un to autoritāro un demokrātisko sporta pārvaldību tieši attiecībā uz sportistiem, kas šobrīd ir arī aizkulisēs aktuāls, ir par dopingu testiem. Pārkāpj elementāras cilvēktiesības uz personīgo dzīvi. Tā tad ir pienākums jebkurā laikā, jebkurā brīdī būt pieejamam, sastopamam un veikt šīs dopinga analīzes. Principā, arī Pekšteinas lieta un vēl daudzas citas principā tiek pārkāpta visās citās tiesību sfērās eksistējošā nevainīguma prezumpcija. Kad jums ir jāpierāda, ka es esmu vainīgs, jo Pekšteinas lietā viņas vaina netika pierādīta. Viņa netika pierādīts, kad viņa bija lietojusi dopingu. Un tādas lietas ir vēl. Tātad tiek sportisti principā terorizēti ar dopingu testiem, jo kurā brīdī tu arī tev ir jābūt pieejamam, jāpārbauda. Laikam mums arī bija viens piemērs ar Astargojevu, kurš dēļ, laikam, 3. reizes, kad viņu nevarēja kaut kādā brīdī noķert, es precīzi nezinu detaļas, bet viņš nebija pieejams un viņš netika pierādīts, ka viņš lietojas dopingu, bet tiek prezumēts, ka viņš pietiek. Tātad vainas prezumpcija. Jo viņš izvairījies no šīs procesas. Jā, izskatās, ka viņš izvairījies. Ir sporta veidi, kur ir tā izplatīta praktika. Piemēram, futbola ir ļoti maz dopingu situācijas. Komandas sportos ir maz, jā. Jā. Ir tie sporta veidi, kur ir izplatīta šā praktika.
piemēram, es par tīru sportu. Jā, es daudz reizes to iedevu urīnu un tā tālāk, un sēdēju pēc spēles tur. Gaidīju ļoti ilgi, bet es par tīru sportu. Un man liekas, ka šeit Ir lietas, ko ļoti grūti pierādīt, piemēram, nevēl tas pats slavēs Noā gadījums Latvijas futbolā. Ja? Jā. Vide Latvijas futbolā ir maziņa. Ja? Jā. Nestāst daudz, ka viņi nespēlē to. Bet pierādīt to, visi zina, visi to redz, ja? Spēlē. Bet pierādīt to ļoti grūti. tiešām nevar. Un tad federācija pieķērās pie birokrātiskiem salbiņiem, atrada, kur piesēties, lai izmestu ārā. Jo arī demokrātija, ja nav pierādīts, tā kā tos telefonus vai tam ierakstīs, ja? Un pārējā visi skatās, kā Džeki vienkārši pelna naudu un degradē futbolu, ja? Un futbola vārdu vispārējais. Bet tā ir demokrātija, viņi nav pieķerti pie rokas. Un te ir tas. Ja mēs esam tik demokrātiski, tad lai puikas spēlē, vēl šodaldēt. Ja? Tā notiek. Bet te ir brīdis, kad tu atkal demokrātija paliec malā un vienkārši izmanto citus veidus un resursus, lai šo sērgu piebeigtu. Tā kā Spānijas kādglēbēši, tie ir dzīvi radība, viņi nevajag sist nost. Ja? Visi teikt lamats taisa vienkārši viņiem. Sporta pasaule šobrīd iet visā saziņās ar to, ka viņai ir jāpaliek demokrātiskākai. Jo līdz šim šī autonomā pašregulācija un arī kontrolas trūkums, kā mēs zinām, demokrātijā svarīgi ir tā manas iepriekš pieminētā tiesības uz taisnīgu tiesu. Un tur arī ir Turcijā piemēri, tur, kur tās sporta vides ir lielākas, ja, kur ir daudz klubi, kur grozās nauda. Tur, protams, palielinās nepieciešamību un aktualizāciju, jo tur, kur ir nauda, tur viņi tiek dalīti, un tur acīm redzot tā tiesa ir vajadzīga. Un tur bija nodibināta speciāla sporta arbitrāžas tiesa. Un tad arī tā negarantē šo godīgu, taisnīgu demokrātiju, jo kas tad bija, kā izrādījās Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumā, kad šī tiesa nav objektīva, jo viņi ir nodibinājuši tie paši, tā teikt, ieinteresētās puses, kas to attiecīgo vidi pārvalda. Un tāpēc demokrātijas mehānisms, ko es iepriekš gribēju pateikt, ir tas, ka ir nepieciešama šī trešā organizācija, kas ir absolūti neatkarīga un pie kuras jebkurš cilvēks var vērsties, ja viņa tiesības, ja viņa intereses tiek aizskartas, un viņi ļoti objektīvi vadoties pēc pastāvošiem likumiem, izskata dažādus strīdus un sūdzības. Un šī ir lielākā problēma Latvijas sportā, ka tāda institūcija neeksistē. Jo, ja mēs ar kaut kādu savu problēmu vēršamies pie pašiem pārvaldītājiem, tad loģiski, ja viņi pārvalda to organizāciju, tad viņi tos lēmumus pieņem vadoties savām interesēm vai kaut kādiem saviem pietuvinātajiem cilvēkiem. Bet, lai mēs panāktu to, ka šie lēmumi vai attieksmes pret cilvēkiem netiek pieņemtas vadoties no favorītismu principiem, no personālijām, atkarībā no tā, kas pie manis atnāks, kas viņš būs, kādas man ar viņu ir attiecības, vai viņš patīk vai nepatīk, tā es atbildēšu un pilnīgi kardināli mainīšu savu varbūt lēmumu vai nostāju. Ja mēs gribam, lai sabiedrība un sporta sabiedrība funkcionē pēc noteiktiem principiem, pēc likumiem, tad ir vajadzīga šī trešā neatkarīgā organizācija, kas to uzrauga. Es tikai par sporta likuma noteikumiem, ka tur būs ierakstīti demokrātijas pārvaldības principi. Un tad mēs varam kaut kādā veidā ierobežot, kura federācija būtu atzīta. Protams, sporta likums ir ļoti svarīgs. Tas ir galvenais dokuments. Par to nav, bet iedomājies, kas notiktu, pieņemsim, mums ir ceļu satiksme. Jā. Mums nav neviena radara, un mums uz ceļa nav neviena policista. Un tur stāv zīme 70. Jā. Un kā tu domā, cik no auto vadītājiem ievērot šo 70 zīmu un braukt tā kā ir atļautais ātrums? Nezinu. Visticamāk, lielākā daļa to neievērot. Visiem noteikumiem, ko mēs izdodam, tas ir pierādīts. Jā, viņš mēģina. Tas divi. Tu? Tas ir, es ļoti mēģinu, bet es uzraujos ik pa laikam par 5 km/h. Tieši neatkarīgu, objektīvu tiesu neesamība ir viens no autoritāro režīmu galvenajiem, tā teikt, varas saglabāšanas mehānismiem. Bet kam būtu jābūt dibinātājiem, piemēram, šādai organizācijai? Jā, tieši un, lai tā. Tas būtu saistoši
visām pārējām sporta organizācijām. Tieši tā. Kur sporta šīrēja tiesa, es nezinu, Latvijas valsts mērogā, tā ir no valsts vienīgais. Kāpēc mēs nevaram paņemt kaut kādu lielu auditu? Es par Kādu kādu auditu? Par organizāciju, kuru pārbaudā. Bet es pret, piemēram, nesen lasīju, ka mums ir ļoti liela birokrātija valstī. Ja? Un, lai cīnīties ar birokrātiju, mums jāizveido vēl vienu kaut kādu birokrātisku aparātu, kurš papētīs, vai tur ir demokrātija, vai tur ir birokrātija vai nē. Šeit atkal man liekas, ka rada situācija, ka mēs izveidosim kaut kādu lieku organizāciju. Mēs varam paņemt kaut kādu Deloitte vai kaut kādu zināmu zīmolu audita kompāniju, kura var izvērtēt. Piemēram, ir tāda kompānija Double Pass, ja es nemaldos, viņa atrodas Beļģijā vai kaut kādā. Viņa 2 vai 3 gadus atpakaļ bija viesojas pie Latvijas Futbola Federācijas, un viņa vērtēja klubus, kā viņi darba savus klubus darbību, ja, kā viņi to veica savu darbību, kā viņi strādā ar treneriem, kā viņiem ir sistēma, kāda viņiem ir plāni, ilgspējīgi un tā tālāk. Mēs varam piesaistīt kaut kādu atsevišku zelta standārta organizāciju, kura novērtēs mūsu sporta organizācijas. Es neredzu jēgu izveidot vēl vienu vai dibināt vēl vienu kaut kādu juridisku struktūru. Valdība šobrīd, cik es zinu, viņi no sākuma bija skaidrs, kad viņi ir atzinuši un sapratuši, ka tas ir problemātiski un ka tur noteikti vajag risinājumu un ka tas ir tas rops. Un no sākuma bija doma par tās pilnvaras piešķirt antidopinga aģentūrai. Tas plāns kaut kādu atkal politisku iemeslu un finansiāli iespējams arī nenostrādāja. Tad nākamais plāns, par ko es arī dzirdēju, kad bija reaniminēt kaut kad senāk pagātnē pastāvējuši arī sporta asociāciju, kas konkrēti nodarbosies ar šo te jautājumu. Tā teikt, būs tas trešais varas līdzsvars. Bet, protams, tam visam arī ir nepieciešams liels finansējums no valsts budžeta, un šobrīd, acīm redzot, viņa nav, un arī tuvākajā laikā saistībā ar politisko situāciju visticamāk nebūs. Lūk, un mūsu mērķis savā ziņā arī ir šīs te ZISKA organizācijas sakarā, kad tas ir tieši tas, ko saka lielās starptautiskās organizācijas, ka tieši ar neatkarīgām pilsoniskajām sabiedrībām, neatkarīgajām biedrībām mēs varam šo te demokrātiju un taisnīgumu noteiktajā sfērā panākt, jo mēs neesam birokrāti, mūs neviens nav ielicis amatā, līdz ar to mums nav jābaidās, mēs varam iet pēc taisnīguma, pēc principiem, pēc likuma, pēc to, kas ir tiešām labi visas sabiedrības. Visi politiķi to teica līdz nonākšanai Seimai vai Rīgas domē. Tāpēc tā mugura, kas šai organizācijai dod mandātu viņus pārstāvēt, viņa intereses vispār. Jo es arī izdomātu par jebko, ja, bet kas man ņems galvā? Tur tā lieta, kad ir vairākas atziņas, vairāk pētījumu par to, ja iedod kaut kādu mandātu, vai sporta sabiedrība pati var, vai to var arī ierakstīt likumā, tad principā pēc visas sabiedrības interesēm vislabāk šīs intereses var aizsargāt tieši organizācija, kuru ir nodibinājusi pati sabiedrība. Un, ja mēs skatāmies mūsu kontekstā, tad mēs šobrīd arī ir plāns izstrādāt jaunu maģistra programmu par šiem te jautājumiem, tātad apmācīt, izglītot jaunos sporta klubu vadītājus, jaunus citu nevalstisko organizāciju, arī valdības, pašvaldības, dažādu iestāžu sporta, tieši ar sporta saistītu iestāžu darbiniekus. Mēs zinām ļoti daudz pašvaldības sporta organizācijas, kuras saņem ļoti lielu finansējumu un kuras spēlē ļoti lielu lomu Latvijas sporta vidē. Piemēram, hokeja skola Rīga. Hokejs, cik vecāki maksā katru mēnesi kaut kāda hokeja biedrība? Bet kāds ir sakars ar to, ko vecāki maksā? Sakars ar to, ka ja paņemsim naudu nost, piemēram, vecākiem, ja viņi var izveidot vēl vienu kaut kādu klubu, un tie vecāki vai kaut kāds jauns klubs var
pretendēt uz to laiku, kuru tagad aizņem to Latvijas hokeja skola, kā pašvaldības iestāde, tad viņa būs konkurētspējīga. Ja mēs runājam par pašvaldībām sportam, kāda ir galvenā problēma? Ir tāda, ka viņi saņem to telpu nomu vai hali ir bez maksas. Tāpēc viņi... Tas ir saucamais mīkstais budžets, kurš Tieši ir arī tā. ļoti Tieši tā. izplatīts visās postsociālismu Tā, valstīs. tā ļoti Tas kropļa grauj konkurence, tā grauj. netaisnīgi. Tātad es uzskatu, ka ir jāizstrādā jauns mehānisms, jāuzraksta jauns mehānisms. Ir pat iezīmes šobrīd, kad ir atsevišķas jaunievēlētās pašvaldības, kas domā dibināt jaunus pašvaldību finansētus sporta klubus, kas nozīmē visu esošo privāto principā iznīcināšanu. Tas nozīmē aiziet uz plānveida postsociālisto laiku sporta ekonomiku. Un problēma ir tajā, kad arī šie cilvēki, kas šīs idejas rada, viņi jau nav iesācēji vai pirmo dienu sportā. Viņi tur ir gadu desmitiem, un viņi iespējams skaitās kā viena no kompetentākajiem. Bet viņos ir šī tradīcija un viņu šī personīgā interese un labums, ko viņi iegūst, ja viņi šādas organizācijas nodibina. Un viņu ļoti zemā izpratne un izglītības līmenis par to, kāds vispār koncepts, kāda miedarbība finansēs šita budžeta sadalē starp nodokļu maksātāju naudu, kā viņi būtu pareizi jātērē. Ir ļoti zemā līmenī. Viņam vispār neinteresē sports. Vispār. Pašvaldībai jau pēc būtības vajadzētu būt ieinteresētai, lai tas sports tajā viņu pašvaldībā attīstās. Mans uzskats ir tāds, ka man liekas, ka Igaunija to dara. Ja ir kaut kāds bērns privātskolā vai pašvaldības skola, noteikti kaut kāda maksa. Piemēram, 10 eiro, 15 eiro mēnesi un viss. Un, piemēram, Rīgas futbola skolai pašvaldības iestādē ir budžets 1,5 miljonu. Cik viņam bērnu ir? 300. Un to arī saskatīt. Uz katru bērnu. Kur ir mūsu Ronalda? Kur ir mūsu Ronalda un visi tie pārējie? Katrā sporta veidā ir viens šāds veidojums, kas grauj šo konkurenci, un tāpēc sporta kopējā vide viņi nevar attīstīties. Tieši tā. Īstais sarunas kopsavilkums. Jā. Sporta organizācijas, sporta pārvaldība ir to sporta dalībnieku spogulis arī, diemžēl. Šobrīd tik radikālām demokrātiskām pārmaiņām tā sabiedrības sporta, es pieņemu, ka vēl nav gatava. Vai baidās, vai kā, bet līdz ar to jāveic darbs, lai izglītotu, iedrošinātu un mainītu viņu domāšanu. Kad viņu domāšana mainīsies, tad mainīsies arī pārvaldība. Piekrītu. Tātad secinājums ir tāds, ka mēs ar šo podkāsta finišu uzsākam šo darbu, jebkurš cilvēks, jebkurš sportā iesaistītais vecāks vai sportists, kurš grib iesaistīties, kurš grib mainīt, laipni lūgt iesaistīties. Mēs jūs pieņemsim, mēs veidojam arī izglītotu, kompetentu cilvēku grupu, kas pamazām soli pa solītim, tā teikt, šo nogriezni, šo kursu mēģinās novirzīt demokrātijas virzienā. Lieliski. Mēs piekrītam. Paldies. Kristian, tu varētu būt viens no tiem arī, kas piebiedroja. Tad redzēs, es atceros par Barcelonas futbolu. Barcelona, tā ir demokrātija, 140,000 biedru. Jā. Un viņi visi balso par prezidentu, kurš pēc tam rīko vispārēju. Lūk, un tas ir vienā klubā. Bet tas ir viens piemērs. Nevis federācijā. Tas ir viens piemērs. Bet ļoti labs piemērs. Bija karsta, interesanta diskusija. Imant, paldies, ka atnāci. Kristian, tāpatās arī liels paldies tev. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums bija interesanti un sekojiet mūsu aktivitātēm sociālajos tīklos.